Un es arī pāriešu uzreiz uz to trešo lietu, par kuru es gribēju runāt. Tad par kurus mēs varam tā kā piefiksēt, tad šī atsevišķinātība, nespēja komunicēt starp cilvēkiem, kaut kāda absolūta, nepārtraukta vienatnība katram no mums savējā, ko mēs varam arī saukt par vientulību. Kas ir īsti tā ir diezgan raksturīgs Antonioni kā tādam eksistenciālistam. Ja mēs domājam par tā laika, teiksim, dominanto tādu filozofijas virzienu, tad viņš, protams, varētu būt raksturojums kā tāds eksistenciālismu pārstāvis. Otrais, tad šis laiks kā ļoti interesants līdzeklis kinematogrāfiskais. Trešais, atteikšanās, to varētu mēs, tas tāds interesanti, kā to varētu nodefinēt. Tā varētu būt atteikšanās no sižetu un varoņu klasiskajām funkcijām. Tas nozīmē, ka viņš principā pret varoņiem un pret filmā notiekošo viņš attiecās nevis kā līdz šim tas būtu ļoti svarīgi. Varonis, viņam ir mērķis, viņš iet pretī mērķim, viņam ir kaut kāds konflikts ar antagoniskajiem spēkiem. Ja viņam gadījumā izdodās šos antagoniskos spēkus pārvarēt, tad viņš uzvar, un tad mēs piedzīvojam laimīgu filmas galu, vai ja viņam viņš neuzvar, viņš cīnās, viņš iet bojā, vai nezinu, kas ar viņu tur notiek. Un tāpat ir kaut kādas sižeta struktūras, ka viņas ir svarīgas, lai tur būtu, tas notiktu tā, tas notiktu tā, tas notiktu tā. Visam ir kaut kāda skaidra saitiņa, kā viņš attīstās. Un Antonioni izdara tādu lietu, ka viņš vairs īsti to tā kā nedomā. Viņš aktieri vairāk ir tādi vai aktieri, kas spēlē varoņus, ir vairāk tā kā tādi rekvizīti, viņi izteikti pat bieži vien formāli tiek kadrā novietot kaut kā ļoti statiski, lai viņi tur stāv, un lai tikai kadrs brīnišķīgi izveidotos, un nav svarīgi, ko viņi īsti pārstāv. Otra lieta, ka viņi patiešām, it kā mēs it kā domājam par viņu šo iekšējo pasauli, bet vienlaikus mēs nedomājam par šī konkrētā varoņa iekšējo pasauli. Varonis kaut kā paliek anonīms, viņš ir kaut kāds tāds, tā kā, kaut kas tāds, ar ko skatītājiem nav iespējas identificēties. Un tas ir interesanti. Tas, starp citu, ir ļoti interesanti lieta, ka vispār var domāt, par visām Antonioni domām par tādām, ka ļoti grūti identifikācijas iespēja, kas principā ir tāds kino, kā klasiskā kino nosacījums. Un tas pat ar sižetiem. Sižeti visu laiku kaut kur tā kā atraujās. Viņus nesaista konkrēti tāda, tā kā laika vai kontinuitātes plūsma. Viņi var notikt kaut kāda epizoda, un pēc tam var notikt epizoda, kas ir kaut kur jau pēc kaut kāda ilga laika posma. Kaut kas ir bijis pa vidu, bet mēs nezinām, kas ir bijis pa vidu. Un priekš tās skaidrības mēs neko neiegūstam, un mēs neko īsti nesaprotam. Tāpatās viņš var piedāvāt tādus gan īsti detektīvu vai trilleru moduļus, kā piemēram Profesijā reporties vai arī te pašā fotopalielinājumā, kur principā ir it kā tāds detektīvs stāsts mazliet apakšā. Nekādu risinājumu, pilnīgi nebaidās. Tāpat arī filmā Piedzīvojums, ja, pazūd sievieti, visi, kāpēc Kannās tajā gadā skatītāji bija vienkārši zvērīgi noskaņot pret Antonioni, bet kritiķi vienkārši uzskatīja viņu par ģeniāli. Tas tajā gadā, kad rādīja, tad 60. gadā viņi rādīja Kannās šo filmu Piedzīvojums, filmā pazūd sieviete, un mēs it kā visu laiku domājam, ka šis filma risināsies kaut kā tādā virzienā, ka mēs atklāsim šo noslēpumu par pazudušo sievieti. Un nekā, viss notiek, un diemžēl nekādas sievietes viņi netiek atrast, un vispār beigās nekāda risinājuma nav. Un tādā pašā veidā viņš izturās pret šiem klasiskajiem sižetiem, kurus viņš it kā inkorporē savā filmā, bet principā tiešām viņš pild absolūti formālu tādu, rekvizītu funkciju. Un tā ir tāda ļoti interesants veids, ka viņš spēja transformēt kaut kādas skatītājiem atpazīstamas lietas ekrānā vienkārši par kaut kādiem instrumentiem, lai nonāktu pie kaut kādām savām idejām. Un ja jūs zināt, ka mēs, piemēram, kad domājam par šo pašu filmu,
profesiju reportieris, tad tas ir par kaut kādu, nu, ka tā reālā ideja jau nav par kaut kādu Āfrikas revolucionāru režīmu, jā, vai tur ir kaut kāda sociāla problēma par to, ka buržuāziskā pasaule apgādā šo Āfriku ar ieročiem, un ka cilvēks tur ir kaut kāds viens, nu, tāds, nu, kā lai saka, nevainīgais upuris visā šajā. Patiesībā šī filma ir fundamentāli vienkārši par to, kādā vai ir iespējams mainīt identitāti un vai vispār kaut kas tāds kā identitāte pastāv, reāli, privāti. Bet skatītāji, kas varbūt nav tik trenēti vai sagatavoti tam, lai to uztvert, viņi principā skatās šo filmu ar domu, ka tur ir arī kaut kāds šis sociāli politiskais saturs, kas, protams, kaut kādā ziņā atvieglo viņam šo skatīšanu. Viens no tādiem interesantiem piemēriem ir filma, tātad, ko viņš uztaisīja par Ķīnas Tautas Republiku. Filma saucās Chung Po Ķīna. Un viņu gan tajā laikā, lai arī viņš viņu pašu uzaicināja Mao valdību, tā kā taisīt šo filmu, viņu patiesībā beigās iznāca tā, ka viņu apvaino, ka viņš ir antikomunists un ka viņš ir nodarbojies ar tādu kā buržuāzisko propagandu. Eiropā viņu apvainoja tieši pretējus, sakot, ka viņš ir komunists un viņš nodarbojās ar Ķīnas propagandu. Šī filma ir tāds interesants, ka nekur viņu nepieņem, viņa vienmēr kaut kur palika starpā. Tad šajā filmā ir viena epizode. Una determinata classe operaia, le case degli imperi economici occidentali, che qui avevano le loro concessioni e i loro quartieri generali, sono oggi uffici pubblici. Gli ex schiavi sono diventati una determinata classe operaia che ha fatto da protagonista nelle rivoluzioni cinesi di questo mondo. Le case degli imperi economici occidentali, che qui avevano le loro concessioni e i loro quartieri generali, sono oggi uffici pubblici. Gli ex schiavi sono diventati una determinata classe operaia che ha fatto da protagonista nelle rivoluzioni cinesi di questo mezzo secolo. Viņam 3 filmas diezgan ilgā laika periodā.